Labvakar, sestdienas sportziņās. Otro reizi pēc kārtas Latvijas handbola čempionu titulu izcīnīs šodien LSPA komanda. Kā tas notika? Vairāk stāsta Normons Melders. Šodien ar pēdējo kārtu finišējot Latvijas handbola čempionātam vīriešiem noskaidrojās sezonas laureāti. Galvenā intriga cīņā par titulu izplēnēja jau pēc dienas pirmās spēles, kur Dobels Tenaks negaidīt zaudēja Jūrmales sports komandai. Līdz ar to otriem pretendentiem uz zeltu LSPA handbolistiem ceļš bija vaļā, un viņu spēlē ar ASK bija tikai formāla nozīme. Par spīti tam studenti bija noskaņojušies ļoti apņēmīgi, un spēles gaitā rezultāts strauji auga studentu labā. Tādos jaunie armijnieki izskatījās apmulsuši. Pirmajā puslaikā LSPA pārsvars jau sasniedza 11 vārtus, bet pēc pārtraukuma tas pārsniedz arī divciparu skaitli. Galu galā graujoša studentu uzvara ar 39-16. Līdz ar to viņiem otro gadu pēc kārtas čempionu tituls. Sudarbs tika Tenaks, bet bronza ASK handbolistiem. Kontinentālajā hokeja līgā Rietumu konferences pusfinālā